Aktualizēt vides problēmas varam arī ar mākslas palīdzību. Pārliecināts ir Valmieras mākslas vidusskolas direktors Edgars Bogdāns. Rādot uzskates materiālus, kuros audzēkņi izmantojuši tikai otrais izmantojamo materiālu, viņš uzsver, ka tā ir iespēja uz lietām paskatīties citādāk un atrast tām jaunu pielietojumu. Nevienmēr ir šis otrais pārstrādātais materiāls ar tādu domu izmantots, kad mēs tagad gribam apzināti izmantot šo materiālu, tāpēc, kad mēs domājam zaļi. Bieži vien ir tā, ka mēs redzam skaistas lietas, tā ir faktūra, forma, kas mūs piesaista, un tad mēs rodam šo pielietojumu, izmantojot, pieņemsim, šos materiālus mākslas darba radīšanai vai šim te vizuālajam un treniņam, kas ir nepieciešams topošajiem interjeristiem, reklāmai, modes dizaineriem. Sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem ir palīdzējusi audzēkņus nodrošināt ar dažādiem materiāliem, kas ražošanas procesā vairs nav vajadzīgi, bet skolēniem ir ļoti nepieciešami radošajā izpausmē. Mākslas vidusskolā audzēkņi iegūst profesionālās iemaņas, tāpēc ar dažāda veida materiālu atgriezumiem viņi var trenēt kompozīcijas, formas un krāsu izjūtu. Šīs sadarbības veido paši skolotāji, pieņemsim, ar uzņēmumiem, un bieži vien, kad skolotājs pats izrāda šo iniciatīvu un viņš jau atnes šos materiālus bērniem, ar kuriem viņi var strādāt. Mums ir laba sadarbība ar galdniecībām. No galdniecībām mēs, pieņemsim, izmantojam arī našfinierus, kurus viņi izmanto savas dizainētās mēbeles radīšanā. Izmantojam arī tapeti, kuru otrais var izmantot, pieņemsim, tādu maketu veidošanā. Sadarbības pamatā iegūst gan uzņēmējs, gan skolēns, jo it kā nevajadzīgais materiāls pārtop jaunā priekšmetā, tādējādi nepapildinot atkritumu poligonu. Šis ir viens no veidiem, kā skolēnos attīstīt radošo domāšanu, kas turpmāk palīdzēs ne tikai profesionālā izaugsmē, bet arī liek aizdomāties par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu. Krituļslīde, jā, šis bija tas uzdevums, kur vajadzēja no sadzīves priekšmetiem, veciem, nevajadzīgiem, kas ir mājās, izgatavot gaismas objektu. Šī meitene ļoti ātri tika ar to galā. Es viņai drusku piepalīdzēju, te karkasiņu vajadzēja izgatavot. Bet visādi citādi ideja ir ļoti laba. Galvenais, ka darbojās. Edgars Bogdāns uzsver, ka atkritumu samazināšana un atkritumu pārstrāde ir un būs aktuāla, jo pateicoties dažādiem konkursiem, ko rīko gan mākslas organizācijas, gan atkritumu apsaimniekotāji, sabiedrību izglīto. Mēs zinām, ka nevienmēr skola spēja ietekmēt. Skola var ievirzīt, var pateikt, kā ir labāk, bet tas ir darbs mājās, jo principā viss jau sākas ar atkritumu šķirošanu, un ja mēs to nedaram, tad es domāju, tam bērnam ir pilnīgi vienalga, ja viņš redz, ka vecāki to nedara. Viņi nav zaļi domājoši. Vecuma posmā, protams, kad viņš sāk aizdomāties par šīm lietām, tad tas ir šī zaļā sirdsapziņa. Varbūt tās tiešām viņa pamostās, vai tur jau bija iesēta šī sēkla, kas viņam tagad tur dīkst, un viņš varbūt tās atcerās, un viņš saprot, ka tā ir pareizi. Vēl aizvien mēs tikpat daudz mēslojam, pērkam un atkal mēslojam, un tas nekur tik ātri tas tā nebeigsies. Tas turpināsies vēl kādu laiciņu. Man liekas, tie ražotāju uzstādījumi jau arī tādi ir, kad ātri nopērc, palieto un pēc nākošo. Kamēr nebeigsies tas presings no ražotāju puses, tikmēr, man liekas, tā lieta būs aktuāla. Pirms izmest, būtu vērtīgi padomāt, kur vai kam nolietotais priekšmets noderētu vairāk. Šajā izglītības iestādē skolēni ar otrais izmantojamo materiālu sastopas teju ikdienas, un skolotāji mudināti audzēkņi veidot tādus priekšmetus, kas būtu tieši viņiem vajadzīgi vai kas kalpotu kā dāvana.